Šajā video mēs runājam par Čaka dzīvesvietām un par tām iesaistām dzejoļus. Viena no tām ir Blaumaņa iela 9, saukt arī par Mazo Ņevas ielu. Tā bija pirmā Aleksandra Čadarāņa dzīvesvieta, kurā viņš dzīvoja no 1901. gada. Viņš šeit dzīvoja kopā ar saviem vecākiem, māmu Emīliju, kura bija mājsaimniece, un tēvu Jāni, kurš bija viens no ievērojamākajiem Rīgas kungu drēbniekiem. Tāpēc arī Čakam bija viena no labākajiem uzvalkiem Rīgā. Par šo dzīvesvietu Čakam nav sarakstīti daudz dzejoļu, jo viņš ar saviem vecākiem beidz dzīvot šajā dzīvoklī 1904. gadā, 3 gadu vecumā. Vēlāk Čaks par šo vietu sarakstīja dzejoli Blaumaņa iela, manas dzimšanas vieta. Tagad mēs ejam pa Ģertrūdes ielu. Pretī Ģertrūdes ielai 57 atrodas Lido veikals. Bet ja mēs ejam šeit iekšpagalmā, ja? Šeit atrodas viena no Čadarāņa dzīves vietām. Precīzāk adrese ir Ģertrūdes iela 57A. Kā jau šeit var redzēt, māja bija zaļā krāsā un tai bija 3 stāvi. Čadarāņa ģimene dzīvoja 2. stāvā. Laika gaitā mājai apkārt uzbūvēja citas ēkas, dzīvokļus un tā tālāk. Bet pašu mājas uzbūve baigi neskatā. Par šo vietu ir sarakstīti daži dzejoli. Viens no tiem ir dzejolis ar nosaukumu Kāda dzīve. Uz Ģertrūdes ielas pie Miškina mēbeļu fabrikas ejot pilns sāpju es panācu. Šajās dzejas rindās Aleksandrs Čadarāņs ir attēlojis vienu no mēbeļu darbnīcām, kas atradās uz Ģertrūdes ielas, un kurai viņš gāja garām ejot mājās. Bet 1908. gadā Čadarāņa ģimene pārcēlās dzīvot uz dzīvi Burģinieku ielā 44-46. Šajā laikā Čaks sāka mācīties lasīt un rakstīt. Un tāpēc vecāki sāka domāt par prestižu skolu, kurā dēlu sūtīt. Čaks arī brīvi varēja runāt 3 valodās – vācu, krievu un arī latviešu valodā. Ekonomiskajam un finansiālajam stāvoklim uzlabojoties, Čadarāņu ģimene 1910. gadā pārcēlās uz dzīvokli Lašplēša ielā 47-2. Čaks tajā laikā mācījās Paulīnes Stabušu proģimnāzijā un gatavojās iestāties Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. Bet sakarībā ar Pirmo pasaules karu Čadarāņu ģimene tika spiesta pamest visu dzīvi Rīgā un doties bēgļu gaitās. 1915. gadā Aleksandrs Čaks kopā ar ģimeni bija spiests doties prom no Rīgas, jo Rīgas Aleksandra ģimnāzija evakuēja uz Veravu, šodien Viru, Igaunija. Skolai un internātam atrada piemērots telpas Semināra ielā 1. Līdz 1917. gada mājām tieši šo vietu Aleksandrs Čaks sauca par savām mājām. Tomēr 1917. gada maijā Rīgas Aleksandra ģimnāzija evakuējās uz Krieviju, tālāk no kara darbības zonas. Penzas guberņas Saranskas pilsētā skolas vadība atrada telpas Troickas ielā 22. Dzīvesvietas vajadzēja meklēt katram, bet skola nodrošināja mācību procesu. Diemžēl Čaka ģimenes dzīvesvietas adrese nav zināma. Kara darbībai beidzoties, Čaka ģimene atgriezās Rīgā 1922. gadā. Un sāka dzīvot Matīs ielā 29-12, bet tomēr šai dzīvesvietai bija īsts dzīves laiks no 1922. gada jūnija līdz 1922. gada augustam, jo Čaks un ģimene sajūtās saspiesti un pārcēlās uz cēlo un ražīgo Marijas ielu 51-1. Pēc Čadarāņa ģimenes izvākšanās 1922. gada augustā Čaks un viņa ģimene ievācās uz Marijas ielas 51. Šis bija Čaka visražīgākais dzīvoklis, tā sakot, kur viņš uzrakstīja visvairāk dzejoļus. Tātad, kā jau pateicu, Čaka ģimene ievācās šeit 1922. gada augustā un nodzīvoja līdz 1937. gada pavasarim. Kamēr Čadarāņa ģimene dzīvoja uz Marijas ielas 51-1, tas bija laiks, kad Čaks veidojās par dzejnieku. 1928. gadā iznāca Čaka pirmās dzejas grāmatas, kas bija Es un šis laiks un Sirds uz trotuāra. Un pēc gada iznāca vēl 2 grāmatas Apašs frakā un Pasaules krogs. Marijas ielā 51 pie 2. stāva loga, kur atradās dzejnieka rakstāmgalds, tika uzrakstīti slavenākie viņa dzejoļi Atzīšanās un Tev. Marijas ielas dzīvoklī Čaks rakstīja poēmu ciklu Mūžības skartie, par kuru 1940. gadā dzejnieks saņēma Annas brigaderes prēmiju.
No 1937. gada pavasara līdz 1950. gadam Aleksandrs Čaks un viņa tēvs Jānis Čadarainis kopā dzīvoja uz Lačpēlēša ielas 48-50. Un šī bija Čaka pēdējā dzīvesvieta. Un par godu Čakam viņa dzīvoklī tagad ir memoriālais muzejs. Un tagad būs video fragments par Čaka pēdējo dzīvesvietu. Lačpēlēša iela 48-50. Nāc. Šī bija Čaka pēdējā dzīvesvieta. Tagad šeit atrodas muzejs, kur ir ļoti daudz informācijas par Čaku un arī neliela memoriāla vieta. Mēs šo muzeju apskatījām, lai noskaidrotu ļoti daudz informācijas par pašu Čaku un viņa dzīvesvietām. 1997. gada 4. martā pēdējā Čaka dzīvesvietā ar Rīgas domes lēmumu tika dibināts Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis – muzejs. Vēl 1945. gadā uz dzīvi pie Aleksandra Čaka un viņa tēva Jāņa Čadaraina pārcēlās dzejnieka radiniece Emīlija Brieškalne, lai palīdzētu saimniecībā. Padomju laikā dzīvokli savā īpašumā pārņēma Latvijas PSRS Rakstnieku savienība. Dažādos laikos tur dzīvojuši dzejnieki Valdis Ruja, Ausma Pormale, Māra Misiņa, Leons Briedis, rakstnieks un publicists Viktors Avotniņš, literatūra vēsturnieks Edgars Damburs, uzturot spēku literārās dzīves neformālās vērtības. 50 gadu garumā unikālā kārtā Emīlija Brieškalna saglabāja dzejnieka mēbeles, bibliotēku, vērtīgas mākslas darbus, sadzīves priekšmetus, fotoattēlus, rokrakstus, apģērbus un tekstīlijas. Dzīvoklī saglabājušies dzejnieka darbus un pasaules skatījuma caurstrāvojošā īpašā aura. Tā ir vieta, kur ikvienam dota iespēja iejusties autentiskā vidē, kuru sadzīviski un garīgi veidojas un apdzīvojas pasaules mēroga rakstnieks, pilsētas un sieviešu apdziedātājs, latviešu modernās dzejas pamatlicējs Aleksandrs Čaks. Sakın